Radio Alise Plus skan piekdienas ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Eiropas komisija šodien paziņoja, ka iesniegusi dalību valstīm apstiprināšanai jaunu sankciju paketi pret Krieviju. Eiropas komisijas prezidente Urzula von der Leyen izteicās, ka tā būs vērsta pret kriptovalūtām un bankām, kā arī tiks mēģināts pātrināt Krievijas fosilā kurināmā importa pakāpenisku pārtraukšanu. Izraēlas armija šodien brīdināja, ka Gazas pilsētā darbosies ar nepieredzētu spēku un aicināja pilsētas iedzīvotājus doties uz dienvidiem. Vienlaikus armija paziņoja par 48 stundas iepriekš atklātā pagaidu evakuācijas ceļa, Saladīna ceļa, slēgšanu. Armija norādījusi, ka vienīgais ceļš uz dienvidiem ir pa Al-Rašida ielu un aicināja palestīniešus izmantot šo iespēju un pievienoties tiem tūkstošiem cilvēku, kas jau devušies uz dienvidiem. Afganistānas talību režīms aizliedzis augstskolās izmantot sieviešu sarakstītās grāmatas. Viens no komitejas locekļiem, kas izvērtē grāmatas, raidorganizācijai BBC apstiprināja, ka sieviešu sarakstītās grāmatas ir aizliegtas un tās nav atļauts izmantot mācību procesā. Par problemātiskām atzītas kopumā 680 grāmatas, no kurām aptuveni 140 ir sarakstījušas sievietes. Aizlieguma pamatojumā norādīts, ka šie darbi vērsti pret islāma likumiem un talību politiku. Latvijas darba devēju konfederācija uzskata, ka nākamā gada valsts budžetā var ietaupīt 850 miljonus eiro. Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē konfederācijas prezidents Andris Bite aizrādīja, ka sociālie partneri nevarēja laikus iepazīties ar budžeta dokumentiem, informatīvais ziņojums par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritāriem pasākumiem 2026., 27. un 28. gadam publiski pieejams kļuva tikai dažas minūtes pirms sēdes sākuma. Bite uzsvēra, ka ministrijas nav izpildījušas pat ministru kabineta doto uzdevumu samazināt budžetu 150 miljonu apmērā un efektivizēt valsts pārvaldi. Satiksmes ministrija uzdevusi autotransporta direkcijai atrast juridisko pamatojumu, kā nepagarināt licences regulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem no Latvijas uz Krieviju un Baltkrieviju. Patlaban no Latvijas pasažieru pārvadājumi ar autobusu notiek 4 maršrutos uz Krieviju un 3 maršrutos uz Baltkrieviju. Kā jau stāstījām iepriekš, no 15. oktobra pasažieru pārvadātājiem, kas veic starptautiskos neregulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, ir ieplānots aizliegt šķērsot robežu ar Baltkrieviju un Krieviju Pātrniekos, Grebņevā un Terehovā. Jauns veidols būs akciju sabiedrības sadales tīkls transformatoru apakšstacijai Daugavpils centrā. Sadarbojoties ar Saules skolas audzēkņiem, ēkas sienas pārtop par murāli Art Cube, ko papildinās kvadrātkods, kas vedīs uz sadales tīkla specializēto elektrodrošības interneta vietni. Tajā apkopoti materiāli elektrodrošības apguvēji. Ar šo gleznojumu sadales tīkls līdzdarbojas pilsētvides uzlabošanā, kā arī vērš daugavpiliešu un Daugavpils viesu uzmanību uz elektrodrošības nozīmi. Uz murāļa Art Cube Saules skolas vizuālās mākslas nodaļas 4. kursa audzēkņi attēlo savu laika biedru portretus, gan reālus, gan iedomātus tēlus. Autoru kopīgi izveidotā murāļa skice kļūs arī par skolēnu prakses darbu. Un vēl katram gadījumam atgādināšu, ka rīt, sestdien, 20. septembrī, no 10 līdz 14. Daugavpils cietoksnī notiks tradicionālais krāmu tirgus, un tas laika ziņā konkurēs ar no 10 līdz 16. Daugavpilī notiekošo tradicionālo Rīgas ielas tirdziņu, kuram, starp citu, šoreiz pieteikušies vairāk nekā 100 tirgotāji no Latvijas, Lietuvas un citām valstīm. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbild un lielisku nedēļas nogali jums novēlas Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.